Universitātes Informācijas tehnoloģiju fakultātes izlaidumā. Priecāties un svinīgi sagaidīt 2016. gada Informācijas tehnoloģiju fakultātes absolventus. Vārds Informācijas tehnoloģiju fakultātes dekānam, docentam Gatim. Viņš šo izlaidumu var atklāt. Studiju programmas Datorvadība un datorzinātne valsts eksāmenu komisijas priekšsēdētāja vietniekam, studiju programmas direktoram, docentam Aleksejam Cepinam. Labdien, absolventi, viņu vecāki, rādi, draugi, visi klāt. Tagad es gribētu īsi iepazīstināt ar valsts eksāmenu komisijas darbu un to rezultātu. Šogad astavēšanas laika valsts eksāmenu komisijas sastāvā bija 5 pārstāvi no 2 universitātēm un 3 uzņēmumiem. Komisijas priekšsēdētājs nemainīgi ir Jānis Grunspēņš no Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārstāvis Regis Talīdzāns, pārstāvi no uzņēmumiem ir Vita Karnīte no Senčina Latvija, Nadežda Simjona no Baltijas Datoru akadēmijas un Saldis Sūdaš no Exiģens Services Latvija. Komisijas tehniskais sekretārs ir Inga Vilums. Šogad komisijas sēde notika tikai 1 dienu, kas bija 1. jūnijas. Komisijai tika iesniegti 14 bakalaura darbi, kurā visi tika veiksmīgi aizstāvēti. Šogad rezultāti ir ļoti labi, ar vidu atzīmu 7,7 balvas. Bet galvenais, ka līdz 60% studentiem aizstāvēs uz 8 un arī augstāk. Tad man īpaši gribas atzīmēt izcilus darbus, nosaucot to darbu autoru, tēmu un darbu vadītāju. Tad Ainārs Belovs ar tēmu tīmekļa satura agregēšanas lietojuma programmatūras izstrādē, darba vadītājs Ringus Šmits, Kalvis Kažoks ar tēmu Latvijas Lauksaimniecības universitātes portāla jaunas versijas izstrādē, darba vadītājs Mārtiņš Mednis, Monte Civīta ar tēmu attālas izpētes pielietojums meža resursu inventarizācija, darba vadītāja Laima Bērziņa, Dairis Baltabuls industriālas automatizācijas sistēmas analīze piena pārstrādes uzņēmumu, darba vadītājs Raldis Pecka. Un arī Maris Kuzāks ar tēmu augļu dārza pretsālu brīdinājumu sistēmas izstrādi. Darba vadītājs ir Vitālis Osučs. Sāksim diplomu izsniegšanu ar akadēmiskās bakalaura studiju programmas Datorvadība un datorzinātne absolventiem. Diplomus izsniegs Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātņu prorektors profesors Ārmas Mugurevičs un Informācijas tehnoloģiju fakultātes dekāns docents Gatis Vītols. 2016. gads Informācijas tehnoloģiju fakultātei ir bijis īpašs. Veseli 5 mūsu absolventi ir beiguši ar izcilību. No tiem akadēmiskās bakalaura studiju programmas Datorvadība un datorzinātne studijas beiguši ar izcilību 2 studenti. Studiju laikā viņi ir pierādījuši savu mērķtiecību, neatlaidību, izturību, gribas spēku un dziļo interesi izvēlētajā tematā. Un tas ir attaisnojies. Viņi par savām izcilajām sekmēm šodien saņem izcilības diplomu, kurš ietērts skaistos, sarkanos vākos. Aicinu saņemt diplomu pirmo izcilnieku Kalvi Kažoku. Kalvis Kažoks ir pratis ļoti veiksmīgi apvienot studijas ar darbu mūsu universitātes labā. Kalvis šodien saņem Latvijas Lauksaimniecības universitātes rektoras atzinību par veiksmīgu sadarbību un ieguldījumu LLU portāla attīstībā. Tāpat šodien izcilnieku diplomu saņem Monte Ķīvīte Oļakova.
Mēs lepojamies ar jums, mūsu izcilnieki. Jūs esat lielisks piemērs jebkuram studentam. Lūdzu, radio draugi, tagad vārds jums apsveikt savus izcilniekus. Turpināsim diplomu izsniegšanu akadēmiskās bakalaura studiju programmas datorvadību un datorzinātņu absolventiem. Diplomu saņem Dairis Baltābols. Ainārs Velovs. Kristaps Maskalis. Lāsma Meģelsone. Māris Uzāks. Un Elīna Samsonova. Lūdzu, radio draugi, vārds jums. Bakalaura grādu un diplomu aicinu saņemt Jāni Sabatu. Tomu Ziemaškeviču. Diplomu saņem Gutars Strots. Imants Volkovs. Jānis Zāviņš. Un Ligita Zemberga. Radio draugi, nu ir jūsu iespēja apsveikt savus absolventus. Starp divām saulēm izvēlēties, spožāk kolūdi attiecināmies. Tas mums ir divas debesis,
Izvairoties no otrām, izvairīties pirms mums ir divas debesis. Profesionālās bakalaura studiju programmas programmēšana valsts pārvaldību komisijas priekšsēdētājiem, akciju sabiedrības Exigent Services Latvija programmatūras izstrādes direktoram Pēterim Krastiņam. Cienījamais prorektora kungs, godājamie un cienījamie absolventi, visklātesošie. Man prieks jau kā katru gadu, es gribu teikt, sveikt jūs visus šeit, šī pirms svētku laikā Latvijas Lauksaimniecības Universitātes labākās fakultātes, informācijas tehnoloģija fakultātes izlaidumā. Es domāju, ka neviens no jums nav jāpārliecina, ka šī ir tā labākā fakultāte, tāpēc jau jūs šeit esat, gan tie, kas esat absolvējuši, gan tie, kas jūtāt līdzi un palīdzējāt. Šogad valsts pārvaldījuma komisija strādāja 1. jūlijā, 7 gudri ļaudis klausījās un sprieda. Un 14 pilnlaika studēju šo darbi tika iesniegti un visi tika sekmīgi aizstāvēti. Un šogad šis darbu līmenis bija ļoti, ļoti labā līmenī, jo 9 darbi saņēma 8 un vairāk. Tas ir, es pat nevaru atrast, kāds tas procents ir, 64% no visiem darbiem saņēma tik augstus novērtējumus. Un man te ir garš saraksts to darbu, kurus komisija vēlas atzīmēt kā labākos. Tas ir Arvis Lācis, uzņēmumu klientu attiecību pārvaldības sistēmu pilnveidošana, darba vadītājs Ingūns Šmits, Dmitrijs Žigunovs, atskaņošanas aizkavas problēmu risināšana Android ierīcēs, darba vadītāja Jekaterina Smirnova, Jānis Amsters, standartizēta datu apmaiņas interfeisa realizācija biometrisko datu ieguvēju web vidē, darba vadītājs Vitālijs Osačuks, Iveta Ivanova, objektu izmaiņu identificēšanas risinājums video materiālos, darba vadītājs Gatis Vītols, Edvins Katlaps, ārkārtas medicīnas situācijas vadības moduļu izstrāde, darba vadītāja Rudīta Čeberi, Elīna Miņova, tīmekļa vietas automatizētas testēšanas vizualizācija, darba vadītāja Inga Viļuksona, un Viktorija Ošiņa, ziņu lietojumu izstrāde Windows vidē, darba vadītājs Ingus Šmits. Šāds garš saraksts ar tiešām izciliem darbiem. Profesionālās bakalaura studiju programmas programmēšana absolventiem. Arī studiju programmā programmēšana 3 absolventi ar savu darbu studiju gados pierādījuši, ka šodien ir cienīgi saņemt izcilības diplomu. To ietērtu sarkanos vākos. Izcilnieka diplomu šodien saņem Jānis Amsters. Arvis Lācis. Un Viktorija Osiņa. Jūs kā grezni ziedi izdaļojat mūsu svētkus. Mēs lepojamies un priecājamies ar jums, mūsu izcilnieki. Lūdzu apsveicēji, tagad vārds jums apsveikt savus izcilniekus. Diplomu saņem Līga Černovova.
Kristaps Gaidulis. Iveta Ivanova. Kārlis Gairešs. Edvīns Katlavs. Viesi, vārds jums. Diplomu saņem Elīna Ņeņova. Kristaps Košiņš. Māris Romanovs. Jānis Upmalis. Mārtiņš Zurkovs. Un Dmitrijs Žigunovs. Lūdzu, rādiem draugi, apsveic absolventus. Vai tagad redzat jūs, kā patiesības? Sirds dzīvo verandā un māmiņa eņģēlis. Cik tas ir labi, ka tā noticis, jo daudz draugus tu esi ieguvis. Kā mums, kas satrūkstas un augstu gaisā spēj, bet es lūdzu projām neaiziet. Akadēmiskās maģistra studiju programmas informācijas tehnoloģijas maģistra eksāmena komisijas darbu pārskatu nolasīšanai vārds komisijas priekšsēdētāja vietniecei profesorei Rudītei Čeverei. Šajā saulainajā dienā man ir īpašs prieks sveikt maģistru studiju programmas absolventus,
ir izcils. Tika iesniegti 17 darbi, un salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, maģistra eksaminācijas komisija dabūja strādāt 2 dienas vaigas viedros, lai šos darbus novērtētu. Rezultātā visi 17 darbi arī tika sekmīgi aizstāvēti un piešķirts inženierzinātņu maģistra grāds informācijas tehnoloģijās. Maģistra eksaminācijas komisijas priekšsēdētājs mūsu ilgadējais sadarbības partneris RTU profesors, habilitētais inženierzinātņu doktors Jānis Buļspeņš, komisijas sastāvā Latvijas Universitātes profesors Gunts Arnecāns, uzņēmuma Rīgas tehnoloģiju projektu vadītājs Juris Rāds, kā arī 3 profesori no Informācija tehnoloģiju fakultātes Irīna Arhīpova, Egils Stavdzēns un Rudīna Čere. Vēl iepriecinoši ir tas, ka no šiem darbiem vērtējumu izcili saņēma Zane Āriņa par savu darbu nodarbību apmeklējumu reģistrācijas sistēmas prototipa izstrāde, darba vadītāja matemātikas doktore Svetlana Atslēga, kā arī 4 darbi saņēma teicamu vērtējumu. Starp tiem Jānis Eiduks par darbu bioinformātikas algoritmu IT risinājums, darba vadītāja asociētā profesora Līdu Paura, Aleksandrs Maslovs darbu grafu datu bāzu lietošanas objektu miedarbības datu glabāšanai un izbūšanai, darba vadītājs inženierzinātņu doktors Gatris Vītols, kā arī Sandra Konavko, neformālo programmatūras testēšanas metožu analīze un Ilze Mētere, darbs datu migrēšanas procesu izstrāde pārējai uz Sapkana, šo darbu vadītāju profesoru Rudīnu Čeveri. Maģistra diplomu saņem Zane Āriņa. Jānis Eiduks. Agnese Gailova. Sandra Konavko. Kristaps Leitēns. Aicinu sveikt absolventus. Maģistra diplomu saņem Inga Leķe. Kaspars Ļubinskis.
Aleksandrs Maslovs. Ilze Mētere. Māris Pafrats. Lūdzu, sveiksim absolventus. Maģistra diplomu saņem Vasilijs Sergejevs. Jānis Strautiņš. Miķelis Buļs. Rūta Zeltiņa. Māris Šoits. Un Ivars Zisbergs. Maģistra programmu absolvējis arī Arķems Fomenko. Sveicēji lūdzu, vārds jums. Kļūst zāle, dilušas džīnes, šurienes taisnais. Pāri taisnības galvā, tas mani sargā. Garšīgāka šajā pasaulē alus, salākais mīts, kad tu biji blakus. Visvairāk man riebies, rakties atmiņās ar sāpīgi grauž. Bet pat svētākā taisnība būs, kā esmu mīlējis tevi vien. Svētās rozes, kas novītā mājās, bija domātas tev. Vēl paliek sāpju asaras. Vārds apsveikumam Latvijas Lauksaimniecības Universitātes zinātņu prorektoram, profesoram Arnim Mugurevičam. Augstgodājamais dekāna kungs, komisija,
vadītāji, profesūra, cienījamie klātesošie un, protams, absolventi. Jūnijas universitātei vienmēr ir tāds īpašs laiks. Mēs izvadām tālākajā darba dzīvē savus absolventus. Un jāsaka, ka šogad universitāte nodod Latvijas tautsaimniecībai 843 jaunos speciālistus. Tā skaitā 45 informācija tehnoloģiju speciālistus. Es domāju, ka tas ir nopietnas ieguldījums arī mūsu valsts tālākajā izaugsmē. Un minot absolventu devumu, vienmēr ir lieta atcerēties arī senu latīņu atziņu finis coronat opus, kas nozīmē, ka šis noslēgums vainago darbu. Un darbs jums ir bijis vairāku gadu garumā, bakalauriem nedaudz vairāk, maģistriem nedaudz īsāk, bet tas, protams, ir bijis ļoti saspringts darbs, bet iznākums, kā mēs dzirdējām no šo eksaminācijas komisiju ziņojumiem, varētu teikt, ka ir ļoti labs, pat izcils. Jo es arī tev precīzi nepateikšos procentus, bet 5 izcilības diplomi, man liekas, ka tas jau ir pāri par pusēji no visas universitātes devumu. Tā kā šajā gadījumā es gribētu teikt, ka mēs esam sagatavojuši, un tie, kas ir šeit ieguvuši diplomus, tiešām ir speciālisti, jau var teikt, ar zināmu daudz. Un savu tālāko darbu noteikti Tagad vārds apsveikumam Informācijas tehnoloģiju fakultātes dekānam, docentam Gatim Vitulam. Šajā studiju gadā mūsu fakultātei ir notikuši vairāki vēsturiski notikumi. Zīmīgākie no tiem mūsu oktobrī iepriecināja notikums, ka pirmo reizi fakultātes 15 gadu pastāvēšanas vēsturē pirmā kursa studenti ieguva mūsu universitātes nozīmīgo balvu azimutoloģiju. Tomēr pirms jūs kļūstat par ļoti aizņemtiem cilvēkiem, programmētājiem, testētājiem, projektu vadītājiem, grafikas dizaineriem, IT uzņēmumu modeļu vadītājiem, es aicinātu apstāties, ielūgt telpu un visā, ko darāt, saprast un atrast mērķi, saprotot, kāpēc jūs to darat un kā tas, ko jūs darat, palīdzēs citiem. Es aicinātu šodien atcerēties par dažām svarīgām pamatlietām. Pirmkārt, neapstāties savā zināšanu attīstībā un vienmēr paplašināt savu redzes loku, ceļojot, tiekoties ar jauniem cilvēkiem, riskējot, pakļaujot sevi dažādām situācijām. Un es aicinātu vienmēr saglabāt cieņu pret līdzcilvēkiem un vidi, kurā dzīvojat. Un atrast savu nišu un katru rītu celties ar skaidru un saprotamu dzīves mērķi. Un visbeidzot, es aicinātu atcerēties, ka viena no svarīgākajām lietām mūsu dzīvēs ir tie cilvēki, kas ir piepildījuši šo telpu, un tie cilvēki, kuri gaida jūs mājās, kā arī tie cilvēki, kurus sastapsiet nākotnē. Es ceru, ka fakultāte un studiju laikā iepazītie cilvēki ir kļuvuši par daļu no jūsu ģimenēm, par ko jums saglabāsies gaišas atmiņas. Tāpēc novēlu, lai visums iecerētais izdodas. Paldies! Paldies dekānam! Vārds apsveikumam Informācijas tehnoloģiju fakultātes prodekānai, docentei Līgai Zvirksteņai. Smalki kā zīds, nes vienmēr uz baravīgs. Lai alaž uz pleca saules pilns rīts, vērš nedienu zeltē no trīksnām, lai sveicina dzīrulis nākuņos un pureni kumeļa pēdā, lai laime nes klēpiem mīļumu un rieksta čaulā slēdz bēdas. Cienījamie absolventi, jūs esat sasnieguši kārtējo savas dzīves
šajā nozarē būtu strādājis. Gan vectēvs, vecmamma, gan tēvs, mamma, gan arī bērni, un pēc tam arī mazbērni. Cienījamie absolventi, lai katram no jums vienmēr ir kāds sapnis, uz ko tiekties. Un pēc tam, pēc šīs sapņa sasniegšanas, lai nākamais, uz ko tiekties un kuru piepildīt. Lai jūsos dzimst pasaules slaveni sasniegumi. Paldies prodekānei. Tagad vārds apsveikumam sporta centra lektorei Intai Alksnei. Cienījamie vecāki, cienījamie klātesošie draugi, paziņas. Šodien ir tas lielais brīdis, ka jums vienu ļoti svarīgu pakāpienu jau esat stāvuši. Protams, tās trepes ir tikai pašā sākumā. Un to pakāpienu vēl būs ļoti daudz mēģināts. Monte Ķīvīte. Iveta Ivanova. Līga Černuko. Milzīgu paldies, es gribētu teikt Ligitai Zembergai, kurai savām izcilajām organizatoru spējām ļoti ir palīdzējusi savai fakultātei. Es ceru, ka būs sagatavojusi arī pēcnācējus neteiksim, bet arī tos, kas varētu palīdzēt un turpināt viņu šo darbu. Palīdzēs skolā ar saviem ļoti augstvērtīgajiem rezultātiem peldēšanā un tagad arī ar savu zināšanām informāciju tehnoloģijām, jo bez šīm informāciju tehnoloģijām iekārtām vairs sacensības mums nemaz nevarētu būt. Paldies!
komunikācijas un mārketinga centru. Tiešām pozitīvu attieksmi mūsu visu vārdā, komunikācijas mārketinga centra vārdā. Un, lai kur jūs arī būtu, ko jūs darītu, mēs gribam, lai daļiņa no LLU vienmēr ir ar jums. Tāpēc te maziņš, simbolisks pārsts veiciens jau. Aicinu absolventus sveikt Informācijas tehnoloģiju fakultātes studējošo pašpārvaldi. Jānis Zātiņš. Iveta Ivanova. Ainārs Belovs. Siemaškevičs. Ute Zeltiņa. Un Kalns Kažoks. Šogad vienam no absolventiem vēlamies pasniegt arī goda biedra pateicības rakstu. Šī absolvente mūsu fakultātē ir ieguldījusi tiešām daudz. Viņa ir rīkojusi fakultāšu dienas, vadījusi pašpārvaldi, vadījusi 3 gadus pēc kārtas pirmo kursu cauri azimatologas svinībām, kurā šogad mūsu fakultāte ieguva 1. vietu. Tad pateicības rakstu par veikto ieguldījumu Informācijas tehnoloģiju fakultātē un aktīvo dalību studējošo pašpārvaldē aicinu saņemt Ligitu Zembergu. Paldies vēlreiz! Ceram, ka jūs par mums neaizmirsīsiet un turpināsiet apmeklēt mūsu organizētos pasākumus. Aicinu sveikt savus biedrus arī studentu korporācijai Ventonī. Augstu godātais prorektora kungs, cienījamā universitātes vadība, dekāna kungs, prodekānas kundze, komisija un mācību spēki. Dārgie absolventi, dāmas un kungi, studentu korporācijas Ventonī vārdā vēlos sveikt 3 mūsu biedrus ar absolvēšanu. Tas ir Kamiltons Kristaps Gaidulis, Kamiltons Jānis Zātiņš un Kamiltons Mārtiņš Zurkovs. Aicināšu jums priekšā. Aicinu apsveikumu vārdus teikt Latvijas Lauksaimniecības universitātes studējošo pašpārvaldē. Labdien! Man varbūt tik iespējīga apsveikšana nebūs, bet Latvijas Lauksaimniecības universitātes studējošo pašpārvalde vēlas teikt paldies sabiedriski aktīvākajiem studentiem, kas ir organizējuši un veidojuši pasākumus visiem LLU studentiem. Un tā ir Ligita Zemberga,
un Ainārs Belovs. Aināram vai pateicība par aktīvu dalību studentu dienu 2015. organizēšanā. Paldies, veiksmi! Studenšu korporācijas Varavīksne vārdā vēlos arī sveikt visus šodienas laimīgos Latvijas Lauksaimniecības universitātes diplomu saņēmējus un sveikt šajos svarīgajos un varētu teikt pašu nopelnītajos svētkos. Bet īpašāk vēlētos sveikt, noteikti draudzīgās korporācijas Ventonija biedrus, bet vēl ļoti īpašāk mūsu korporācijas biedru Rūtu Zeltiņu. Rūta ir bijusi aktīva gan korporācija, gan vienlaikus šodien saņēmusi arī jau otro universitātes diplomu. Viena no korporāciju tradīcijām, kā jūs tikko pirms mirkļa redzējāt, ir dziedāšana, un arī mums ir tā tradīcija, ka katram ir sava dziesma, un Rūtas gadījumā tā ir teic valodiņa. Mēs mēģināsim dziedāt, un tie, kas zina vārdus no klātsošiem, noteikti var pievienoties. Vai ir vēl kāds, kas vēlas sveikt absolventus? Ja nē, tad es izmantošu iespēju un arī sveikšu savus draugus absolventu rindās, arī mani ziedoņu dzejot. Ko es gribēju šodien tev līdzi dot? Sava laime katram pašam jāatrod. Savi draugi katram pašam jāsatiek. Katram pašam jāsasalst un jāapsnieg. Katram pašam marta saulē ir jāatkūst. Un kā ābelei no augļu zvara jānolūst. Katram pašam jārūks līdz raugam, tikai tā var cilvēkiem pasaulē. Labdien, visi klātesošie! Mēs, bakalaura studiju absolventu vārdā, vēlamies teikt paldies! Paldies Latvijas Lauksaimniecības universitātei par ieguldījumu mūsu konkurētspējas celšanā. Pateicoties pasniedzēju plašajai zināšanu bāzei un nenogurstošajā mācīšanas sparam, esam kļuvuši par konkurētspējīgiem speciālistiem. Tāpēc sakam paldies pasniedzējiem. Katru vadītāju lūdzam piecelties kājās, lai mēs varam pateikt paldies. Paldies matemātikas katedras pasniedzējiem. Paldies vadības sistēmu katedras pasniedzējiem. Paldies fizikas katedras pasniedzējiem. Un paldies datoru sistēmas katedras pasniedzējiem.
Šo 4 gadu laikā mēs noteikti neiztiktu bez mūsu dekanāta Naķis palīdzības. Paldies, ka palīdzēja mums grūtos brīžos un neatļāva mums padoties. Liels paldies tev! Kā jau Inta Aleksa teica, mēs esam ļoti sportisks kurs. Mēs piedalījāmies daudzos dažādos pasākumos. Bez viņas palīdzības tas noteikti nebūtu iespējams. Paldies, Inta! Diemžēl šodien nevarēja ierasties mūsu kuratora, kura bija ļoti neatņemama mūsu kursa sastāvdaļa, kas sekoja līdzi mūsu veiksmēm un neveiksmēm, pamācīja mūs un palīdzēja, kad vien varēja. Paldies viņai! Visu absolventu vārdā vēlamies teikt paldies arī prezidijam. Arnim Mugrēvičam, Gatim Vītolam, Līgai Zvirstiņai, Aleksejam Zecepinam, Rudītei Čeverei un Pēterim Krastinam. Paldies arī jāsaka mūsu vecākiem un draugiem, bez kuru atbalsta būtu grūti cīnīties un būt tur, kur šobrīd mēs esam. Paldies! Katram kursam arī neiztikt bez kursa vecākām. Tādēļ varu visu kursa vārdā teikt lielu paldies Ligitai par viņas neiedomājumu labo darbu un atbalstu. Paldies tev, Ligita! Godātie pasniedzēji, vēlreiz liels paldies par ieguldīto darbu. Dārgie absolventi, mēs to izdarījām. Maģistranti arī pievienojās bakalaura teiktajiem. Viennozīmīgi, ka labi sasniegumi ir tikai un vienīgi arī profesionālu mācību spēku darbs. Paldies jums! ITF vadībai arī šogad ir īpašs gads, jo pirmo gadu mums ir jauns dekāns Gatis Vītols, kurš arī ļoti daudz patīkamas izmaiņas ir ieviesis ITF gan darbā, gan arī mācībās. Paldies jums par to! Kopā bakalaura un maģistri sagatavojuši dāvanu. Lūdzu! Lai ITF rezultāti būtu vēl labāki un lai mācību spēkiem un fakultātes vadībai būtu spēks un nodrība turpināt šos labos rezultātus sasniegt ar saviem studentiem. Paldies jums! Paldies absolventiem! Tagad gan es lūdzu ieņemt vietu pie karoga. Jāsaka, ka nu ir pienācis tas brīdis, kad visi diplomi ir sadalīti, cik var nojaust, visi ienestais alus ir izdarts un absolventi apsveikti. Tāpēc ar šo ir pienācis laiks jums spērt pirmos soļus ārpus šīs universitātes pretī dzīvei. Tāpēc ar šo pasludinu Informāciju tehnoloģiju fakultātes 2016. gada izlaidumu par noslēgumu.